Laipni lūdzam MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matisāns, un mūsu šodienas viesis ir Zane Grēviņa, pavāra grāmatu autore. Šodienas epizodē Zane pastāstīs, kā ir mainījusies viņas dzīve, kad viņa pirms gada, pavisam nesen, uzsāka savu sportiskās gaitas, trenējoties sporta zālē. Čau, Zane! Liels paldies, ka ieradies! Čau, Kārli! Tas, ko es zinu par tevi, manuprāt, tu esi ēst gatavošanas entuziasts. Tu dari to, kas tev patīk, un tu dalies ar citiem. Un kā izskatās, tev pat patīk arī dalīties ar citiem. Vai pirms ēst gatavošanas un tā stāstīšanas pasaulē tu darīji vēl kaut ko? Jā, ir bijušas dažas citas lietas, ar ko esmu nodarbojusies vairāk projektu vadībā. Bet tad kaut kā dzīve tā sagriezās veiksmīgi un sagatavojās, ka jā, es varēju savu hobiju pārveidot ne tikai pavērst sev par tādu lielāku hobiju, bet arī par savu darbiņu. Kā tu nonāci tieši pie našķoties, Zane? Vai tas ir kaut kāds vārds, kurš raksturo tevi pašu, vai tu vēlējies tieši aicināt citus cilvēkus to darīt? Man šķiet, ka našķošanās ir tāds jauks prieka brīdis ikdienā, svētkos, kuru vajag izbaudīt. Tas nosaukums radās pavisam netīšām, jo man vienkārši vajadzēja atrast kaut kādu domēnu vārdu tajā brīdī, kas bija obligāti jāievada lauciņā, kuru nedrīkst neaizpildīt. Un 3 sekundžu laikā es izdomāju, ka tas būs našķoties. Un tad domāju, pienāks tas laiks, ja vajadzēs, es nomainīšu to nosaukumu. Ir pagājuši kaut kādi 7 gadi, es neko neesmu izmainījusi. Vai kamēr tu joprojām turpini gatavot un arī blogu rakstīt, vai ir kādas citas tēmas, kuras tev kļuvušas arvien aktuālāk? Es zinu, ka tev patīk braukt ar snowboardu, vēl citas aktivitātes. Ko ar tām plāno, vai tu plāno ar tām dalīties ar citiem? Tas, ko es daru ikdienā, es vispār cilvēkiem rādu lietas, ko es daru ikdienā, sociālajos tīklos, un paņemu cilvēkus līdzi kaut kādos savos piedzīvojumos. Vai tā ir riteņbraukšana gadu gaitā, vai tā ir kaut kāda peldēšana, ar ko es esmu ilgāku laiku nodarbojusies. Pēdējā gada laikā es esmu sev atklājusi dēļbraukšanas dažādas priekus, kas bija snowboards. Un jā, tagad tam ir pievienojies arī vasaras dēlis, kas ir cruise board, bet vienmēr sakot tā kā longboarda brālēns. Un tās ir kaut kādas tādas aktivitātes, kurās es arī mēdzu paņemt cilvēkus līdzi. Kas ir ne tikai ēst gatavošana, tikai kaut kādas ikdienas, vēl citas aktivitātes, kaut kādas iepirkumi vai vēl kaut kādas atpūtas, bet arī kaut kādas tādas sportiskās aktivitātes. Palēnām, kamēr tu iepazīstini vēl vairāk ar sevi, rodas iespējas, ka tu nebaidies mēģināt jaunas lietas. Jā, man ļoti patīk. Man īpaši pēdējos gados es esmu sapratusi, ka tā ir tāda brīnišķīga iespēja sev ne tikai atļaut palikt tajā ierastajā kaut kādā rutīnā, bet ļaut ieskatīties citās lietās un palūrēt citu cilvēku hobijos. Man arī ļoti patīk cilvēkiem vienkārši prasīt, piemēram, kas ir viņu hobiji. Bieži vien cilvēkiem nav ko atbildēt, vai viņi saka, ka viņiem daudz jāstrādā, tāpēc īsti nav laika hobijiem, kas arī ir normāla atbilde. Bet nerad man vienkārši patīk izmēģināt citu cilvēku hobijus, kas man arī ir pievēršas tam, ka es mēdzu apmeklēt svaru zāli, vai aiziet uz boulderinga to zāli, vai kaut kur, kas ļauj kaut ko foršu pamēģināt un patestēt. Tad, kad mēs ar tevi sazinājāmies pirms šīs podkāsta ierakstu sarunas, tad tu brīnišķīgi pateici vienu vārdu netīšām. Jā. Un netīšām bija tavs raksturojums, kad es tev prasīju, kā tu nonāci līdz sporta zālēm un sportošanai, un tev atbilde bija netīšām. Vai tu varētu mazliet plašāk pastāstīt, cik netīši var nonākt pie regulāriem treniņiem sporta zālē? Tieši tik netīšām. Patiesībā stāsts ir tāds, ka es biju pagājušajā gadā vienā no visiem festivāliem, satiku savu senu draugu un tādā ļoti miglainā skatā mēs sarunājām, ka mēs dzīvojam vienā rajonā, un es teicu, Klau, bet es redzu, ka tu kaut ko dari dzīvē. Un viņš saka, jā, es eju uz zāli. Es saku, mums pie mājām ir tā zāle, tā geto sauc? Jā, geto games. Tā zāle saka, es esmu gribējis vienmēr tur aiziet, bet man tur bail ieiet, jo es esmu taizinot suņus, redzējis, ka tur ir daudz muskuļot vīriešu, un man liekas, man tur nav lietas. Viņš saka, labi, aiziesim. Un tā mēs sākām doties kopā reizi nedēļā, pēc tam laikam 2 reizes nedēļā. Tad pienāca mazliet vēsāks laiks, un tā vieta absolūti nav piemērota
sievietēm ap 32. Varbūt kāda ir, es, protams, nezinu, kādos, ko tik sievietes nespēja pacelt. Jā. Bet tas var izvēlēt diezgan ierobežota, to trenažieru kvalitāti un arī kaut kādas tās iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas. Un tad mēs kaut kā kopīgi sākām doties uz MyFitness zālēm. Un man likās forši apskatīt gandrīz visas zāles un iepazīties, kas ir tajā un kas ir citā. Un tad es uzmeklēju ļoti foršu privāto treneri, kas ir Anna Apsīte, kur ļoti daudz par tādām sieviešu lietām stāsta, par uzturu un vēl kaut ko, kas man liekas ļoti aktuāli. Dažreiz tādu feministisku pieskaņu, kas man arī ļoti uzrunāja. Un tagad es vēl vienu reizi nedēļā eju pie Annas kopā ar savu brāli, kas mums ir kopējs arī treniņš, lai mēs abi mācītos ne tikai vienkārši darīt lietas, bet lai iedziļinātos tajā mazajā detaļiņā, kas ir vēl citreiz, man liekas, pietrūkst. Tu vari izdarīt kādu... Tu labo, Kārli, if I'm wrong. Jā, es esmu. Manā uztverē ir tas, ka tu vari izdarīt pareizi kādu vingrinājumu vai celšanu. Tu zini, kādā leņķī jāstāv rokai, kājai vēl kaut kam, bet treneris ar pieredzi tevi pareizi piekuraģēs tā, lai tu īpaši labi targetē kaut kādu vienu vietu. Tur vienmēr pietrūkst tas mazais super ekstremāli tas labojums. Tā kā šeit tas. Un jā, mēs ejam kopā ar manu mazo brāli pie Annas Apsītes kopīgi mācīties reizi nedēļā uz vēl vienu treniņu. Un tā es nonācu šeit. Jā. Ko tevprāt visvairāk tu esi ieguvuši tieši sadarbībā ar privāto treneri treniņos? Jo pašā sākumā tu sāki bez trenera, tu gāji līdz paziņām. Manuprāt, ļoti daudziem cilvēkiem tas ir sākums. Jā. Un bija ļoti brīnišķīgi, ka tu pieminēji pēc 30 gadiem ar sievietēm. Tas ir diezgan traģiski dramatiski. Bet, kā izrādās, dzīve nebeidzās, un, manuprāt, tieši ap šo vecumu cilvēki paliek apzinātāki un sāk novērtēt, ko es gribu no savas dzīves sagaidīt, kā es gribu dzīvot. Tas ir kvalitatīvi, iespējams ilgi. Iespējams gan, jā. Sportošana ir viens no instrumentiem, jo līdz tiem 30 gadiem ķermenis diezgan daudz ko spēja piedot. Pēc 30 dzīve nebeidzās. Vienkārši tajā brīdī mēs sākam dzīvot un izdarīt paši savas apzinātās izvēles un kad darīt saskaņā ar vērtību sistēmu. Bet vai ir kāds izteikts kontrasts no brīža, kad tu sāki trenēties ar paziņām līdz brīdim, kad tu nonāci privātos treniņos, kur tev ir tavs trenere? Patiesībā es vēl joprojām eju ar savu džimu draugu kopīgi un tad eju pie savas treneres. Tas, kas man ļoti patīk un ko es izmantoju pa pilnu programmu šajos privātajos treniņos, man ir tik daudz jautājumu. Man ir tik ļoti daudz jautājumu. Kas ir pareizi? Vai šis ir pareizi? Kā tas ir? Kā es lieku to pareizi? Satvēriens. Man patīk izmantot tos latviskos vārdus, viņi dažreiz pietrūkst. Satvēriena lentes. Satvēriena lentes. Brīnišķīgi mamēšos. Jā. Vai tev var tā? Kas būs, ja es nolaidīšu zemāk? Kas būs tas? Vai te es varu satraumēt to? Ārprāts, man ir tik daudz jautājumu. Vai ar saviem jautājumiem tu paildzini savu atpūtas intervālu starp setiem, vai tev treneris saka, sorry, 2 minūtes pagāja? Nē, Anna ļoti labi prot atrast to. Viņi pielāgo savu atbildes īsumu. Kopā. Vai viņi pielāgo savu atbildes īsumu proporcionāli tavam jautājumu garumam? Viņi sniedz atbildi tieši to, ko es sagaidu. Tad viņi atbild uz jautājumu, bet viņi ļoti labi prot iedot dinamiku treniņam, jo mēs esam divi dažādu vecumu pārstāvji, kuriem arī mēdz atšķirties tie vingrinājumi, ko mēs izpildām. Un, tad tas treniņš ir ļoti sapakots un pilnīgs. Ir gan tā informatīvā bāze, kas ir ļoti tāda intensīva. God bless Anna Apsīte vienkārši, viņa ar mums tur abiem ļoti aktīvi darbojas. Un kas man ārkārtīgi patīk viņas treniņos, un viņa to arī zina, tas ļoti daudz viņa teikusi, ka man patīk, ka viņa citreiz sakrāmē tās Takeshi pīles. Varbūt man arī tas jāsāk veikt. Jo parasti internetā ir tie vingrinājumi, ka šis vingrinājums jums neaizņems necik laika, un jums vajadzēs tikai, jūs varat izdarīt mājās, jums būs tikai nepieciešams 2 ūdens pudeles un 1 grīdas luputiņa, lai tu, piemēram, kaut ko šļūkāt vai izmantotu kā hanteli. Savukārt, ja tu esi zālē, tad tu vari izmantot visu to ekipējumu un sakraut visādas celtnes no dažādiem pakāpieniem, izmantot tur tos blokus, bumbas un visu salikt kopā un uztaisīt kaut kādu tādu, es tā saucu par Takeshi pilīm. Un tad darīt vingrinājumus ar pilnīgi visu, kas ir tavā ekipējumā. Un tad es mēdzu ar vēl kādiem citiem draugiem aizeju uz zāli, tad es mēdzu atkārtot to pašu. Un tie vingrinājumi vienkārši tur ir kaut kas tas spēles un jautrības elements.
tu esi izkārtojies, izsmējies, tev ir bijis ritīgi grūti, bet beigās tev ir kaut kāds gandarījums par to, un tu paildzini laiku starp atpūtas brīžus, sakārtojot to visu atpakaļ pēc tam zālē. Un tā, man ļoti, ļoti patīk tas. Anna ļoti labi delivero tās Takeshi pillis. Man šķiet, ka brīnišķīgākā lieta sporta zālēs, kur ir daudz plašs inventārs pieejams, ir tu vari pielāgot to vingrinājumu un visu aprīkojumu tieši priekš savām vajadzībām. Tāpēc dažkārt, varbūt liksies, kāpēc man paņemt vēl 2 rīkus tuvumā, bet ja tu paņem tos 2 rīkus tuvumā, ir daudz mazāk iespējamība kļūdīties vingrinājumu izpildes precizitātē, jo vienkārši tas viss setups, iekārtojums, tur ir nērti pildīt nērti. Ir tikai viens ērtais veids. Tāpēc pat, ir jābūvē Takeshi pils, es ceru, ka tu vienmēr viņā uzvar un var izlausties un tikt augšā virsotnē. Jūs arī aplaudējat, ja jums izdodas? Tuvu tam. Tur ir tā uzvaras garša. Es gan viena, tas Takeshi pils tiek celtas, kad tu esi 2 vai 3 tajā zālē. Tad ir tā, ka tad visi to izmanto to celtni. Tas man ļoti, ļoti patīk. Tas ir tas, ko privātais treneris tev var arī piedāvāt. Ja tev interesē tie mājas uzdevumi noteikti, tev arī piedāvā kaut ko ļoti vienkāršu. Pēc tā, kā tu esi uzsākusi sporta zāli, nesen iesākusi snowboardu, es pieņemu, ka ir arī vēl citas aktivitātes. Šīs bija 2 kā spilgtākie piemēri. Vai ir taisnība, ka tu ik pa brīdim mēģini jaunas lietas? Un kas notiek ar tām, kuras tu esi, piemēram, pirms 3 gadiem mēģinājis? Vai tu joprojām viņas piekop, vai tev ir interesantāk tieši tas izziņas process? Man patīk tas iemācīšanās process ļoti. Correct me if I'm wrong. Man šeit ir tas ātrais dopamīns. Tu noliec sev mazu mērķīti. Piemēram, šajā dienā es nezinu, iemācīšos pagriezties tur ar to dēli vai kaut ko. Tev ir tas mazais mērķītis, tu to izdari, vai tu aizēji līdz tam, vai pacelt tādu un tādu svaru virs sevis. Tas nāk ar kaut kādu ļoti lielu gandarījumu. Un man šķiet, tas arī izraisa to atkarību, ka tu vari sev to mērķīti nosprost un to piepildīt. Manī paliek visas, es vēl projām protu braukt ar riteni, lai gan es to daru retāk, es izmantoju dēli vai kaut kā papildinu to savu ikdienu ar tiem jauniem hobijiem. Bet jā, īpašs prieks ir tajā jaunajā un jaunatklātajā, jo tur ir tā īpašā sajūta, es to izdarīju. Šito nevarēju vakar, tad aizvakar, tad šodien es varu. Pirms cik ilgu laiku tu uzsāki treniņus? Pirms gada. Pirms gada tu sāki Grīziņkalnā, šobrīd tu esi cik mēnešus sporta zālē? Kopš septembra, oktobra. Un cik regulāri tu apmeklē treniņus? 3-4 reizes. 3-4 reizes nedēļā. Un cik garš ir katrs no tiem treniņiem? Neteikšu. Annas apsītas treniņš ir stundu. Jā, privātais. Mēs parasti pālējamies ar brāli, pastaipamies. Mēs viņu pastiepjam drusku neloģiski garāku, jo mēs savstarpēji vēl turpinām kaut kādu savu komunikāciju un kaut ko tādu. Es neskaitu par treniņu. Un tas treniņš ir apmēram 1,5 stundu garš. Kaut ko tā. Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuriem liekas, kā lai saņemas un aiziet? Man liekas, ka grūti, vismaz manā pieredzē, grūti kaut ko izdarīt ar tādu lielu, tagad es baigi saņemšos. Tev nekas nav jādara obligāti spiestā kārtā, manuprāt. Man ārkārtīgi patīk arī, kā es iesāku savu lielo baseinu geitu. Es pirms zāles ļoti bieži apmeklēju baseinu. Es devos no sākuma vienreiz nedēļā ar savu draudzeni. Mēs gājām 2, un mēs visu to stundu pavadījām vienkārši klačojoties. Tu jūti, cik es daudz varu muldēt. Tālāk, ka mēs 2 skuķi peldam un pļāpājam. Līdz beigās es atklāju, ka baseins ir vienkārši brīnišķīga vieta, kur doties domāt. Stunda tikai tev. Tur ir pilnīgs klusums, neviens to nevar īsti sazvanīt. Regulāra ritma, elpošana. Fantastiski, brīnišķīgi. Un tu pēc tam jūties tik svaigs un dzīvs un apdomājies. Līdz tā baseina geita aizgāja līdz 4-5 reizēm nedēļā. Zani, kāpēc tu esi baseina? Tāpēc, ka es tur ļoti labi jūtos. Es tur aizgāju, tāpēc, ka mēs sākām klačoties un pļāpāt un satikties baseinā. Un paliku tur tāpēc, ka tā ir forša vieta, kur domāt. Vai tā kā atskaidroties vienkārši. Jā, iztīrīt prātu. Jā, pilnībā. Un tāpat ar zāli es tur dodos. Man ļoti svarīgs ir process, lai es forši jūtos. Mani treneri ir brīnišķīgi, mani gymbuddy ir burvīgi.
citreiz pūcīgāki, citreiz priecīgāki, bet tur ir kaut kāda tā kopības sajūta. Es izbaudu praktiski katru treniņu. Kopš septembra vienu treniņu neizbaudīju. Besīgs bija tiešām. Viens. Pat atceros, pēc tam arī viss sāpēja drausmīgi. Labi, bet pārējais, jā, tas ir foršs process. Nu, tā kā pa vidu ir kaut kāds joks, citreiz mēs ieliekam citu austiņus, sasinhronizējam playlistas, viens otram kaut ko uzjokojam, pārslēdzam dziesmas. Es nezinu, tas ir kaut kas tāds foršs, kur tu reāli ej un izbaudi. Tevis teiktajais saklaus, ka galvenā vērtība ir nevis tā, uz kuru cilvēki ļoti bieži kļūdās. Es iešu sporta zāli, lai iegūtu šo izskatu un uztaisītu bildi. Tad nekas no tevis minētā nav šie te ārējās atzinības faktori, bet tās ir vērtības, tā ir dzīves pieredze. Tad tu dodies pavadīt savu laiku, tad tu gribi kaut ko pieredzēt ap sevi, veido vidi, kurā ir patīkami atrasties, uzaicina cilvēku, iepazīsties ar kādu no līgas treneri 1, 2, 7 līdz brīdim, kamēr tev varbūt viņš vairs netraucē dzīvo, bet actually saprot, ka var būt par palīgu tavā ceļā. Jā. Vai tev bieži sajūti, ka tava treneri tev patur rociņu? Patur rociņu? Es nezinu, vai patur rociņu. Vai viņi drīzāk tev iekņem, lai tu kustētos? Man patīk. Psiholoģiski, ja ne fiziski. Jo mēs treneri esam tādi ļoti toleranti cilvēki, un mēs fiziski neiespējam nevienu. Jā. Jums nejūtot vismaz. Jā, bet es uzticos pilnībā, kad man treneri saka, Zane, tu vari vēl 3 reizes. Es guļu uz tā treniņu, skaidri zinu, ka es nevaru. Bet ja viņi man saka, ka es varu 3 reizes, viņas kompetences ir noteikti. Es nepilnīgi ticu, es šeit neesmu eksperts, es tieši tā kā tad es zinu, manas kājas šito noturēs. Un ir bijušas tādas reizes, ka mēs pēc tam ar brāli vāļājamies šajām fitnesā uz grīdas. Bet Anna teica, ka mēs varam, un tad mēs varējām. Tā varētu rasties iespējas, ka sportošana un treniņa un treneris būs tas vagars, kurš dzīs, pārkāpt savas robežas un pēc tam būs jāmirst. Vai tas bija pārspīlējums, ko tu minēji, vai tas ir īslaicīgs atvieglojums pēc grūtībām dēļ, kura tu guli uz grīdas? Tas ir tā ir savstarpēji arī tāda kaut kāda joku, rotaļa, slaša spēle. Jo tā ir vieglāk izrēģēt to grūto pārdzīvojumu, kas bija tās 2,7 sekundes. Jā, tas atbrīvojas. Es citreiz arī smējos, tikko mēs arī ar draudzeni, viņa atbrauc no Amsterdamas pie mums ciemos. Viņa tieši līdzīgā laikā ar mani ir sākusi iet uz savu sportzāli un kaut kādus svarus tieši smagumus cilāt. Un ļoti interesanti, ka tu ar savu labāko draugu var pilnīgi par jaunu tēmu parunāt, kas ir absolūti kaut kāds jaunums. Jo abiem jauns pieredze. Jā, un mēs šoreiz sarunājam, ka mēs satiksimies, pēc tam mēs, protams, iesimies vakariņas, pēc tam mēs noteikti aiziesim uz bāru, bet iepriekš mēs aiziesim uz zāli. Un paskatīsimies, kā viena un kā otra, ko dara. Un tad mēs smējāmies. Es teicu, ka es nevaru iedomāties, ka es varu aiziet viena pati uz zāli, jo tajā brīdī, kad es esmu kaut ko ļoti, ļoti smagu pacēlus un tā, ka līdz galam, līdz pēdējiem, es burtiski apsēžos uz grīdas un izdošu kaut kādu, kvā. Un es nezinu, vai tas ir līdz galam sociāli pieņemami zālē vēl joprojām, jo tas ir mans tāds atbrīvošanās, tas brīdis, tā kā nevaru, dodiet man 10 sekundes, es savākšos, bet tas brīdis ir, bišķi ir grūti, un tad es atkal kļūstu par cilvēku. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga daļa, jo apkārt sabiedrībā, jebkur publiskā telpā, mums ir pieņemtās uzvedības normas, kuras mēs visi cilvēki ļoti punktuāli mēdzam ievērot. Mēs pamanām katru, kurš ir kaut nedaudz ārpus šī ierastā, un arī tas, kurš pats to vienalga izdara, vienalga, ko viņš tur būtu izdarījis, viņš uzreiz jūtās pamanīts. Ne tādā uzmanības centrā, kurā tu jebkad iespējams vēlies nonākt, jo cilvēki un sabiedrība dažkārt mēdz būt ļoti skarbi savā uztverē. Un uz sporta zāli dodoties, manuprāt, ir tā brīnišķīgā lieta, ka tu turien dodies un saproti, ka tur visi cilvēki var būt kā cilvēki sabiedriskajā transportā, ne visi ar pilnu prātu, ne visi uzvedās brīnišķīgi, bet tāpat laikā neviens negrib kādam citam kaut ko nodarīt. Tas vienkārši ir savas grūtības, tev ir savs veids, kā tu ar tām pārvarētajām grūtībām, es nezinu, kā latviešu pateikt, dīlo, kā tu viņus pieņem. Ja, kā tu tiec to galā. Un, ja tev ir bijis izaicinošs vingrinājums, un treniņos progress vienmēr ir tad, ja tu dari mazliet vairāk nekā tu spēj ikdienā, tad tu saprātīgos robežās pārkāpst.
saprātīgā līmenī pārkāpt savas robežas. Un tas var būt grūti. Pēc tam tev ir atvieglojums. Tas atvieglojums iespējams nāk ar dīvaini pīkstiena noelšanos. Jā, tu esi, protams, super pieredzējis. Man kā zāles tādam ņūbijam, es no sākuma likās mazliet dīvains tas skaņas, kurš cilvēku pie tādas īpašas slodzes var izvest. Jā. Bet tajā brīdī, kad ar kaut kādiem nedēļām, mēnešiem, es iedevu atļauju pūst, stēnēt, tā kā sevī tikai. Tu drīksti manis pēc, tu vari tur, es nezinu, kvā un rar un vēl, un visas pasaules skaņas izdvest. Un tiešām būtu, tā ir tava darīšana, pilnīgi vienalga. Ja tas nav citiem, tas ir pašam priekš sevis. Jā, tajā brīdī man likās tāds, jā, tā kā ir labāk. Es tā kā arī drīkstu būt tur. Bet, jā, es joprojām mēdzu tā kā... Kautrēties? Pļakši nokrit zemē, bišķi. Tu neizdas skaņas, tu vienkārši ķermeņa valoda liek manīt, ka tu tik... Jā, kas bišķi tā kā baigi salūza, jā. Brīnišķīgi. Tā. Vai tu varētu lūdzu nosaukt 3 līdz 5 lietas, kuri cilvēki no malas varētu pamanīt? Tevī kaut kas ir mainījies, jo tu lūk esi uzsākusi aktīvo dzīvesveidu un sportošanu. Un kuras būtu tās 3 līdz 5 lietas, kuras tu pati zini, kuras priekš tevis iekšēji ir mainījušās un kuras no ārpuses cilvēki var nemaz nepamanīt? 3 līdz 5 lietas, kuras citi varētu būt pamanījuši, ir tas, ka es ēdu ritīgi daudz vairāk. Brīnišķīgi, es tev par šo uzdošu vēl vienu jautājumu. Es godīgi. Mēs aizbraucām tikko uz Briseli, tur vienā relatīvi komandējumā. Visi slēdīs apēda tā kā vienu ribiņu strīpiņu. Un es esmu iespējas uz tādā kleitiņām, un visi stēn un ēlš, un nē, vairs nes, es domāju. Un ziniet, dāmas, es varētu vēl vienu pusi ar to ribiņu šķīvi jāpēst tiešām. Tā varētu būt pamanām. Es ceļos agrāk, jo, lai iespētu visus tos hobijus vai lietas dienā, man gribas piecelties vēl vairāk, jo es esmu ļoti excited. Es esmu ļoti tāda... Es esmu ļoti griboša darīt vēl šo lietu, jo man tā ļoti patīk, kas man liek piecelties agrāk. Deksme lielāka, tā varētu teikt. Jā, un tas, ko citi varētu būt pamanījuši, cilvēki mēdz norādīt uz manām formām, tā kā pēc kaut kādu manu fizisko izskatu, bet tā ir lieta, kurā par to gan es cenšos, es pasaku paldies, jo man šeit tas ir pieklājīgi, sociāli pieņemam. Bet tā ir lieta, kuras cenšos neuzklausīt, jo tā ir tikai tāda tiešām ārēja komponenta un tā ļoti tāds sociāls konstrukts. Vienam tā forma var būt laba, vienam viņa var nelikties laba, vienam vajag lielāku, otram vajag mazāku. Bet jā, kaut kāds arī vizuāls izmaiņas cilvēki mēdz pamanīt, ko es pat esmu pamanījis. Es šausmīgi daudz varu pastiept. Man ir kaut kādi sadarbības partneri, kas atved pie mājām daudz pudeles. Tev piedāvā vai dzīves biedrs nesīs? Apmēram, jā. Tu pasaki, šajā mājsaimniecībā es neesmu iepirkumu maisiņus. Un es saku, cik tur ir kilogrami? Viņš saka, šeit ir 30, šeit ir 30, tāds viss kārtībā. Es saku, atstāj. Un man es pilnīgi izjūtu tādu gandarījumu, ka es stultā paņemšu nenesīšu. Ātrais dopamīns. Tas ir mazais challenge, liekas. Jā, man tiešām tas liekas, ka... Darījusi, watch me. Un viņš saka, ziniet, man ir 60 gadi, un es zinu, ka sievietes šo nevar pastiept. Watch me. Pagaidis atnesīju šaliņu, lai tu vari tikmēr paturēt. Manās, labi, varētu būt bišķiņ ērtāks, tā kā tas atvēriens, jā. Bet tā kā... Es nācu vienkārši ar saviem rokiem. Sorry, es varu, jā. To es esmu pamanījusi, baigā. Es gribu to, es pats sev esmu pamanījusi. Brīnišķīgi. Baigi patīk. Man patīk tas process. Es tiešām atradu kaut kādu baigo prieku tur. Un kuras būtu tās lietas, kuras tu tieši pie sevis iekšēji zini, kas tevī ir mainījies? Vai tas ir raksturs, uztvere, runas veids, kā tu, nezinu, citiem cilvēkiem varbūt komunicē, vai kā tu viņus uztver? Vai tavs raksturs mainījies? Es nezinu, vai ir raksturs, bet es esmu, man liekas, ka es nekad neiešu sporta zāli. Man liekas, tā ir tā vieta, kur ir tie cilvēki, un man liekas, ka spoguļi ir tāpēc, lai tie cilvēki sevi apbrīnotu, vai tā kā, man goda vārds, man liekas, tur taču ir tie cilvēki, kuri sevi ļoti, ļoti tā kā apbrīno. Tagad man šķiet, es gribu redzēt sevi spogulī, lai es redzu, vai es to roku paceļu pareizā leņķī vai nē. Jā, gribu redzēt savu stāju, vai šajā vingrā mēs to ievēroju. Un tā man tiešām mainīsies kaut kāda tā uztvere, vai es citreiz joprojām esmu mazliet satraukta, ejot zālē iekšā vai kaut kā tā. Jā,
tas kaut kā nav pārgājis. Es nezinu, kāpēc. Varbūt man tas valks vienkārši līdzi, bet es to esmu pieņēmusi, tāds ir, tā var gadīties. Bet jā, man ir mainījusies tā sajūta. Nu jā, man patīk arī, vēl viens piemērs no manas tādas treniņu dzīves ir tas, ka es, piemēram, es prasu savai trenerai, es saku, Anna, cik tu, piemēram, nezinu, pacel vienā rokā to hanteli, kad tu dari to un to vingrinājumu. Viņa saka, es ceļu 16 kg parasti. Tas ir mans darba svars. Es viņai prasu, saku, Anna, tu vari man parādīt tā kā vizuāli, jo man citreiz vajag redzēt. Manā ģimenē vai manā draugu lokā nav daudz tādu sieviešu, kuras ļoti darīt tādas ļoti liels spēklietas. Jā. Viņa apsēžas, saņems, paceļ, parāda, perfekti, kontrolēti, izcili. Es ieraugu, un man ir ļoti liela tāda deksme pašai to darīt. Es skatos, wow, sievietes to var izdarīt. Es paskatos uz viņas klientiem, ko kāds klients var izdarīt. Wow, sievietes to var fiziski izdarīt. Un man tas ļoti iedvesmo. Man tas iedvesmo ne tikai pacelt kaut ko smagāku, ne kaut ko vēl iemācīties, bet vispār darīt vairāk. Es varu daudz vairāk. Es ar vienu no MyFitness kolēģiem runāju par to, no kurienes nāk tas lozungs, ka sieviete nedrīkst celt neko smagu. Un viņa man brīnišķīgi paskaidroja, ka agrākos laikos tad sievietes uzdevums bija būt mājās, gatavot ēst, mazgāt traukus un visa šie mājsaimniecības darbi, bet tikai nedara neko sliktu, lai tas vecis ir tas stiprais, lai viņa vismaz tas ego tajā zonā ir. Bet mūsdienās dzīves ritms ir daudz citādāks. Mums ir trauku mašīnas, tev nav jābūt trauku mazgātai tikai tāpēc, ka tu esi sieviete, vēl jau vairāk, ja tev ir pāri 30. Tas ir galīgi greizi, ja tu to pasaki vienā teikumā, bet kamēr tu neieliec šīs lietas vienā teikumā, tikmēr tas neliekās absurdi, jo varbūt kādreiz bērnībā mēs to esam dzirdējuši, ka šādi runā ap mums, un tas vienkārši bijis normalizēts. Bet ir entie pētījumi, kuros ir pierādīts, ka gan vīrieši, gan sievietes ķermenim priekš ilgas dzīves kvalitātes. Nevis tikai gadi nodzīvot, bet ilga dzīves kvalitāte ir fiziski nepieciešams saglabāt dabīgo muskuļu masu. Un tas notiek tikai vienā veidā, darot fizisku darbu. Un to var izvēlēties, vai tas ir fiziski smags lauku un dārzu darbs, Latvijā diemžēl sezonāls, vai arī rūpēties par savu ķermeni un doties sporta zāli un pārvietot kilogramus. Un šeit es pieņemu, ka tad, kad tu piemini, hei, treneri parādi, vai sieviete tas ir iespējams, vai šo hanteli var pacelt, un tad uzreiz saproti, ka jā, tas ir iespējams. Mēs esam vienā telpā, un es virzīšos uz to pašu virzienu. Ka šeit nav runa par smagatlētiku vai par ļoti milzīgu miesas būvi. Tas nenotiek ātri, vairumā gadījumā tas ir iedzimts. Pēc šī zāles gada, kad tagad atkal atgriezās siltā sezona, man likās forši vienreiz atgriezties atpakaļ tajā mūsu vietējā ārā, tajā sporta zālītē. Tikai tā, lai apskatītos, kur tas sākās un cik interesanti tas bija tad. Un tad man likās pilnīgi citādāk. Es esmu sevī kultivējis to kaut kādu spēka sajūtu, kaut kādu to, ka, es tomēr varu. Es īstenībā šeit būtu man arī vieta šajā vietā. Un tad es tur iegriezos un tīri tās vizualizācijas man pārsteidza, kā es šajā brīdī uz tām skatos. Es redzu tikai vīriešus, tur ir tik daudz tādas animācijas tikai ar vīriešiem. Tie vīrieši pat nav tādas normālas viesas būvas. Viņi ir tādi tādi pārspīlēti, muskuļaini, nedabīgi un tādi. Noteikti arī ir vieta kaut kur un viss ir ok, bet man šķiet, ka tās aktivitātes tev nav jābūt kaut kādam dinozauram vai kaut kādam lielam muskuļcēlājam, bet super svarcēlājam. Un nevar iedalīt tikai sievietes un vīrieši. Tas aktivitātes nav tikai šim vienam cilvēku tipam. Un man liekas, tie ir ārkārtīgi dīvaini stereotipi, kurus kultivē pati pat tā ne nozara, bet kaut kāda tā pati vieta, kur cilvēkiem būtu jāapgrozās. Manuprāt, šeit divi aspekti. Viens no tiem ir, ko podkāstā ar Annu Apsīti mēs runājam, ka tas ir apmēram no 80. gadiem nācis tāds stereotips, jo tad
Brīnišķīgi promo materiālos izmantoja galējus, bija super krāsaini kostīmi rollerbladiem, slidām. Bija ieeļoti uz tumša fona super spīdīgi bodybuilderi, kas savukārt promotēja fitnesa nozares sasniegumus un aiz tiem sāk stāvēt uzturbagātinātāji, lai redzētu, cik ļoti plašas ir iespējas un hei, lūdzu pēc mūsu produktu. Un otrs tad ir šī te puse, kas ir skeptiķi. Un rollerbladiem skeptiķi bija skateboard, bija skrituļs lidojumi. Skateboards. Jo rollerblade bija spožs, skateboards bija autentiskums. Veselīgs cilvēks, kurš nesporto, gribēja palikt autentisks un sāk ļoti demonizēt sporta zāli. Bet 80. gadi bija 40 gadu atpakaļ. Tas viss ir mainījies. Mēs esam bijuši gudrāki un izglītotāki par to, lai tik ļoti visu saliktu kastītēs. Hashtag briedums. Jā, tāpēc pat, ja joprojām apkārt mūsu cilvēkiem var būt kāds no citas paaudzes, kurš vēlas ar vārdiem demonizēt un teikt, hei, sporta zāle, tās ir gaļas galvas, vēl viss pārējais, tad ļoti vienkārši jautājums, hei, vai tu uz turieni dodies? Ja tu to nepraktizē, visticamāk, tev par to nevajag izteikties. Tāpēc kā par jebkuru citu lietu. Ja tu esi tuvu politikai un tu par to interesējies, seko līdz notikumiem brīnišķīgi, visticamāk, tavs viedoklis ir argumentēts. Pretējā gadījumā tavs viedoklis vienkārši nav vajadzīgs. Ja nu gadījumā kāds cilvēks atrodas vidē, kur apkārt runā, bet tev liekas citādāk, kāds ir pie ko runā apkārt? Jūs absolūti super piekrītu. Tu pieminēji, ka ar sportošanu cilvēki var pamanīt, ka tu ēd daudz, vairāk. Daudz un vairāk. Pastāst lūdzu vairāk par šo. Kā tas nākas un kā tavā ikdienā tas izpaužās? Jo vai iepriekš tu ēdi maz? Nē, es ēdu diezgan... Manuprāt, arī mana ķermeņa forma un mana būtība pasaka to, ka man patīk ēst un man patīk nodarboties ar sportu. Bet es vienmēr izbaudīšu savu magoņu maizīti vai Napoleonu un nekad nepateikšu nē ekleram ar sviestu. Lai viss būtu tādā balansā. Tas, ko es pirms gada, mans vīrs vairāk nodarbojās ar sportu un viņš bija sācis meklēt kaut kādas iedvesmas, mazāk kaloriju, vairāk olbaltumvielu dažādiem ēdieniem. Un man tas pašā likās priekš viņa man pašā izaicinājums, lai paskatījos, cik tālu es varu aiziet, pagatavot tādu mazu kaloriju maltīti ar īpaši daudz olbaltumvielu saturu, bet lai tas ir rītīgi garšīgi, jo nav jēgas ēst ēdienu, kas nav garšīgi. Tas var būt tikai man sajūta, bet es pilnībā piekrītu. Es nevaru izbaudīt ēdienu, tad man grūti, es nezinu, tā nevaru. Visbiežāk cilvēkiem viņa veselīgā dzīvesveida ceļš pārtrauc tajā brīdī, kad viņi mēģina ēst galējībās, bet uzturs ietver arī socializēšanos, garšas, pieredze, tekstūra, tur ir vairāk faktori, kur jāņem vērā. Tikai tad, kad tu to iemācies, un tas, diemžēl, prasa laiku, tu nevar uzreiz jaunu skilu iemācīties momentā. Līdzīgi kā vadīt automašīnu, tāpat tās kā izkopt sev patīkamu un garšīgu dzīvesveidu, tas var prasīt laiku, bet tas ir tā vērts un vienkārši nevajag uzlikt ekspektāciju, ka tas izdarāms uzreiz. Man tas vairāk bija tāds kā mērķis tajā laikā. Nav tā, ka es esmu īpaši fokusējusies uz tām mazkaloriju, daudz proteīnu, tām maltītēm, bet tajā brīdī likās, tātad, ko es varu izdarīt? Man interesē, cik tālu, un tas viņam katru reizi tātad šīs ir brokastis, skaties, es saskaitīju, šeit ir tik, un viņš saka, wow, kā tur var būt tas. Nu, paskaties, saskaitīju, kā tev garšo, viņš ir vai labi. Un tāpēc es vairāk padomāju par tām maltītēm un ieraudzīju, ka ir kaut kādi veidi tiešām kaut ko aizvietot, kaut ko pamēģināt jaunu, ieviest kaut kādu vēl jauninājumu savā tajā īpaši sviesta piepildītajā un kviešu miltu tajā pasaulē. Tas, ar ko es parasti tagad, es kaut kā periodiski gatavoju sev tās maltīšu sagatavas. Un tā, bet... Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas nāk kopā ar treniņiem un uzsākšanu sportot, tavuprāt? Manuprāt, man negribas izlaist to ēdienu, jo es tiešām zinu, ka es gribēšu ēst. Un es atnākšu, ieskriešu mājās un zinu, ka, ja man būs tā pusstunda, tad es piesēdīšos pie datora un tad es apēdīšu kaut ko, bet es īsti nejutīšos baigi priecīgā. Pēc tam es būšu iegriezusi kaut kādu bulciņu ripuli un es beigās nebūšu, vispār es būšu ļoti piekususi beigās, tāpēc man vajag kārtīgi paēst, lai man ir daudz spēka, ne tikai tuvākajai stundai, bet kaut kādiem tuvākajām 3 stundām. Tas man ir svarīgi. Bet jā, tad es parasti sagatavoju kaut kādu proteīna avotu, un tas ir kaut kādām 3-4 dienām, ko vīrs var arī paņemt līdzi uz darbu. Tur ir kaut kādas arī tās ēdienas sagatavas.
vai nu savāru tur vistas tur šķiņķīšus, bez kauliem, bez ādas ar kaut kādiem dārzeņiem, buljonā, vēl kaut ko. Pagatavoju tiešām garšīgu to kaut kādu to olbaltumu, to vēl avotu. Tad vēl kaut kādās kastēs saliekam vienkārši zaļos salātus, lai tie jau tur stāv. Tad ir kaut kādi tur grieķu jogurti, kas man tur ir mīļākie. Tāds, jā, tad ir tomāti, vēl kaut kādi zaļumi. Un vēl kaut kas, lai tā kā man ir tā maltīte, kad es atnāku, es varu tā kā salikt tādu Lego. Tas piemini daudz sastāvdaļas, un šobrīd klausoties, domāju, tā, vārīti, šķiņķīši, tur būs buljons, tas kaut kur būs jānodala no šī. Man sanāks jau 5 dažādas netīro trauku vienības. Labi, ka man ir lielā izmēra trauku mašīna mājās. Tad piemini salātus, bet salāti pēc 2 dienām mēdz jau sasmirdēt. Es dzirdēju, ka tos vajag ielikt uzreiz no veikala jaunā kastītē, jo tad tie nesaplok un nav viņiem tas aromāts, un viņi varbūt stāvēs 4 dienas un varbūt tikai daļu vajadzēs sapūšos izlasīt ārā. Man jau pietrūka vispār gaisa, tā kā šo visu vienu virteni izvilkt, un es tikai tiku līdz pusē no tā, ko teicu. Tas pēkšņi liekas daudz, un gribētos teikt, nē, tas ir pārāk daudz, un tad es labāk pasūtīšu voltā, bet pasūtītam ēdienam, kas it kā aiztaupa laiku, ja godīgi nereāli atrast arī fakts. Pēc šiem kritērijiem. Tu nevari, diemžēl, pasūtīt lefeina foršu ēdienu. Vai nu tā ir 1-2 vietas un pāris ēdienu, kur atbilst garšām, jo iespējams kādam būs klāts kaut kāds sēkliņš, kurus traucē dzīvot, vai ingvers. Un pēkšņi sprukās, un tad liekas, tas viss tik sarežģīti, un es klausos tevi, un tev liekas, tas viss noteikti vienkārši tā zvinga. Bet es esmu atradusi arī savu to rutīnu. Tā kā, piemēram, tās vistas es varu savārīt, tā kā tas nav mans darbiņš, tas ir plīts, es visu salieku katlā, paskatos tur vēl kāds burkāns, vēl kaut kas, salieku visu, izvajoju vistas, salieku mikserī, lielajā miksītē, KitchenAidā, cilvēki zina. Blenders. Jā, tā kā tāds... Tas ir tāds lifehacks, ka tu vari uzlikt to stingro metālu un samalt tos vistas filēs, tā kā sadalīt. Un tev visu izdara mašīnas tavā vietā. Jā. Un tas man aizņem super necik laika. Un, ja es nepievienoju garšvielas, tad maniem suņiem ir ko ēst vēl vistas filēs. Es tā kā spēju apvienot šo izcilu. Ja es ielieku salātus kastēs, tad tie turās kaut kāds 4-5 dienas. Ideāli, es tā kā netaisu food waste, bet tas arī viss ir nācis kādā ilgākā laika posmā. Es sāku agrāk es vispār taisīju tās kastītes arī sev un vīram uz darbu. Es taisīju 5 kastītes, katrās tā kā saliku tur katru gatavo jau maltīti. Bet pēc kaut kāda pusgada es sapratu, ka īstenībā šis veids nav visērtākais. Man patīk katru dienu kaut ko citu, varbūt gribu to savu vistu no lielā trauka uztaisīt rapā, vai sacept ar olām. Vai es nezinu, uztaisīt fritātu, vai... tā kā es varu viņu izmantot dažādi. Es varu paēst gan pusdienas, gan vakariņas. Jā, tas ir tikai stereotipiskās bildes no tā paša interneta, kur mealpreps nozīmē, ka tev ir 12 vienādas kastītes un tu uzliec timelapse, kuras svētdienas 10 un 6 vakarā tu pabeidzi brīklī. Kurš 8 stundas svētdienā patērē, lai filmētu sevi gatavojot 12 vienādas? Bet man bija vesela tā video sērijas, tikai uztaisīja tādu hashtag pusdienas nedēļai. Jā. Un man ļoti patīk tā pusdienas situācija. Jā, ja man vīram vajag pusdienas, viņš paņem to kastīti. Mēs tā 5 kastītes uz 2 tajā nedēļā, mums vajag nodara. Bet tas tiešām bija laikietilpīgāk un mazāk iespēja kaut ko improvizēt. Tas pārgāju uz tom lielformātiem. Jā, sataisītas sagatavotas un pēc improvizācijas ir noskaņojumi lietot, jo es arī saviem klientiem vienmēr iesaku, ka sāc ar iepirkumu sarakstu. Un lai viņš ir mazs, pasūti, lai tev piegādā uz mājām 5 sastāvdaļas, bet tās 5 sastāvdaļas pagatavo. Kā tev nepaliks pāri un liksies, ka tev kaut kas ir liekas. Un, ja tev kaut kas pietrūks, tad tu brīnišķīgi uzzināsi, ko tev gribās un kas ir tas, kas pietrūks. Labi, man ir jautājums tev. Tu kā treneris, tev ir kaut kāda maltīte, tev ir tas, pieņemsim, ja cilvēkam sanāk tāda mazgaršīga vista, mazgaršīgi, tur vienkārši stereotipizēti ir nabaga brokoļi, kas īstenībā var būt ļoti garšīgi. Un vēl kaut kāds, tur es nezinu, kāds ogļhidrātiņš stāv. Kas ir tā mērķis, kur teiks, tā kā, lai... Kas to visu atdzīvinās? Es esmu par gatavošanas metodi, lai nav papildus jāglābj ar mērci. Bet, ja tu esi situācijā, ka tev jāglābj ar mērci,
Labi, ar ko vien var vienkārši golfāri. Kāda starpība? Ja tev nav ideja, tad es sajaucu vienalga grieķu jogurtu ar jebkuras krāsas pesto, kas patīk, un pieliec klāt majonēzi, un lūdzu, tev būs. Gribi spēcīgā garša, pieliec klāt barbecue, pieliec klāt sojas mērci, ja tev gribās vēl vairāk, jo tas ir umami. Un gan jau kaut ko izvilkt, un sliktākā gadījumā sagriez sakatā klāt marinētu gurķīti. Un lūdzu, tev ir mērcis, un tu vari likt iekšā viņu burgerī, salātos, sendvičā, jebkur. Ja nu gadījumā tev vajadzīgs ir SOS, ko man tagad darīt, tad atver leduskapu, kurā mājās nekā nav, un sataist no šīm 3 līdz 6 sastāvdaļām. Bet mans ieteikums ir parasti cilvēkiem ir gatavošanas procesā jau gatavo maltīti un produktus, lai viņi nebūtu savs, lai viņi pats par sevi pēc iespējas sulīgāk. Jo vairumā gadījumu, cik es no savas pieredzes zinu, ka mērķis būs uz tauku bāzes, un ja, piemēram, tas ir sarežģītākais ir kaloriju deficītā, dzīvot un dabūt to foršo gan garšu, gan tekstūru. Un tad es aicinu tās mērķis likt kā pēdējais instruments, bet primāri fokusēties uz tekstūru. Ja tu cep kartupeļus un tev mājās ir airfryeris, tad vienkārši fenomenāli. Tie kartupeļi ir garšīgi paši par sevi, bet tiem blakus vajadzēs kaut ko sulīgu. Šajā gadījumā, ja tu kartupeļus cep vakarā mājās, tad iespējams tavai miega kvalitātei varētu palīdzēt ēst biespienu, sieru, mozzarella, kas nav gaļas produkts. Viņš ir vieglāk apērams kopā ar tiem tautā smagajiem kartupeļiem, un tev būs prieks, un tu mierīgi aizies gulēt. Nākošajā rītā atkal gribēsies ēst, jo kuņģis nav pārpildīts ar gaļas produktu. Es nesaku, ka gaļas produkts ir slikts, bet es pats esmu novērojis, un ir tur aproces recovery, kas šo mēra un ir dati, kas liecina, ka cilvēkiem ir par 8%, kas ir kā sīkums. Bet labāka miega kvalitāte, ja vakarā nav bijuši gaļas produkti. Citiem savukārt tas pats atsaucās uz piena produktiem. Un saliekot labas sastāvdaļas kopā, nevar baigi nošaut greizi. Un otrs, dažkārt man saka treneri, bet tas, ko tu man ieteici, ir diezgan savs sēdiens. Man uzreiz ir nākamais jautājums, bet cik ātri tu ieturi maltīti? Jo jā, normālus, veselus, tā kā Whole Foods, ja gatavus tos produktus, tu nevari apēst 7 minūtēs. 7 minūtēs tu vari apēst jebkuru pa ceļam noķeramo vrapu, jo viņi ir uztaisīti ērti, sulīgi un netraucīgi, jo tas ir fast foods. Mēs fast foods tikai asociējam ar, kur var drive-inā iebraukt, bet fast foods ir arī nervasens un rivītie jau gatavi ēdieni. Tas ir fast foods. Viņam jābūt praktiskam, ātri aprijamam. Viņi ir gatavo mājās ēdienu, tad patiesībā gremošanas sistēmai vitāli svarīgi, ka tu sagremo visu ar zobiem un samērcēt vienmēr var. Bet, ja tu ietur maltīti 15 līdz 25 minūtes, tad sausums nav problēma. Šeit es nerunāju par plikiem, rīsiem, prikām, grūbām vai griķiem bez galējībām, bet tā kā normāls ēdiens ietur vienkārši pietiekami ilgā laikā. Labs tāds lifehacks īstenībā. Tā ir, jo liekot vienkārši sevi situācijā, kur tev šis ir jāievēro, mēs iegūstam mazliet vairāk. Pirmā produktu, otrs arī priekš gremošanas sistēmas. Jo tev var būt brīnišķīgākais ēdiens, bet ja tu viņu nesagramo un aprī nesagramot. Viņam ir slikti. Cilvēks saka, hei, man no makaroniem pūšās vēders. Nav problēma makaronos bija gan veidā, kā tu viņus aprī steigā ar kečupu. Tāpēc tu ej pie privātā trenera, jo tad tu uzzini tādas gudrības. Jā, tu iepriekš minēji, ka uzdod nebeidzamu virkni ar jautājumiem savai trenerei. Un es saviem cilvēkiem arī tieši tāpat saku, ka uzdod visus jautājumus, nav muļķīgi jautājumi. Pirmkārt, ja tu uzdod jautājumus, nozīmē, ka tev actually tas interesē. Jo vairāk jautājumus tu uzdod, jo vienkāršāk trenerim ir saprast, ko tu nezini un ko vēl man savās atbildēs, kādu informāciju iekļaut. Un vairumā gadījumu uzsākot sarunu, var baigi daudz ko uzzināt, par ko sākotnēji nekas nevienācis prātā. Jo nevienam šai pasaulē nav jābūt vienam, tev nav jāvar izdarīt visu pašam vai pašai, perfekti, uzreiz, ar pirmo reizi. Tas ir muļķības. Tāpēc ir cilvēki, kas šajā nozarē ir sadarbojas ar citiem cilvēkiem un stāst par līdzīgām problēmām. Tāpēc viss ir iespējams. Man tiešām tik daudz, ko es iemācīsies no 100 miljonus jautājumiem. Pēdējais bija, es prasīju Jānai, es daru to vingrinājumu. Žēl, ka te nav spogulis. Es redzētu, ka es nevaru to roku saprast, kur mans ķermenis kustās. Un es tajā brīdī iztēlojos tavu treneri jau vienkārši kā Superman kostīmā lidošu spoguli klāt un rekurs spogulis. Nē, viņi saka, vispār labi, ka te nav spogulis. Tu labāk beidzot sajūti to ķermeni, kur tev tu iemācīsies bez. Un tad varēs pasīties spoguli, jo viņi man izkoriģē to un to. Un tāds, tiešām, es paskatītos,
es viņu izpildītu pareizi. Un tagad es pieslēdzu smadzenes, kārtīgi domāju, kur man tā roka, kur tas salkonīts ir. Es nesaprotu, bet labi, tagad sajutīsim. Es ar Annu domāju ļoti līdzīgi. Es nezinu, vai tas tāpēc, ka mēs jau abi vairākus gadus sadarbojamies. Jo man ir tieši tāds pats ieteikums. Neskaties spogulī, fokusējies uz viņu, fokusējies uz to, ko tu dari tajā brīdī. Nevis skaties, kā tas izskatās no malas, jo tev nav svarīgi, kā tas izskatās no malas. Ja tu ģērbies priekš sevis, nevis kā tas izskatās citiem. Ja tu dodies uz treniņu, tad dodies uz treniņu priekš sevis, nevis kā tas izskatās citiem. Ja tu ēd ēdienu, tad veid to priekš sevis, nevis kā tas izskatīsies tavā Instastorijā. Bet visu, ko tu dari priekš sevis. Un bieži vien tas skats no malas var palīdzēt, bet vēlams, lai tas skats no malas ir ar objektīvu viedokli vai pozitīvu kritiku, kas tajā brīdī iespējams var palīdzēt, bet nevis priekš atzinības ārēs. Tas varētu būt no tevis visas šīs intervijas, manuprāt, ļoti svarīga lieta, kuru ir vērts pasvītrot. Manā gadījumā es tiešām iesaku vai varu sevi ieteikt vēl vairāk katrā lietā, kuras daru, vienkārši atrast prieku, atrast spēli, rotaļu, procesu, izbaudīt vietu, kur tu esi. Tu vari arī izbaudīt īstenībā, tu vari izbaudīt lietu, kad tas līst. Tas viss ir par tavu attieksmi. Un, ja tā kā tu spēsi izbaudīt tā kā arī to treniņu vai padarīt to par savu kaut kā prieka, tu vari to padarīt par prieka vietu un prieka lietu. Un tas viss ir par procesu un sev un citiem, es nezinu. Aicinu vienkārši sevi un citus meklēt vairāk prieka brīžu. Brīnišķīgi. Ja tev ir kādi jautājumi, kas ienāca tev prātā klausoties šo epizodi, piesako MyFitness podkastam un ieraksti savu jautājumu komentāros. Lai tev jauka diena. Sakam labu dienu. Atā!